Esiet sveicināti ik ceturkšņu ziņu raidījumā. Lai arī cik ļoti to negribētos, amerikāņi izvēlējās Donaldu Trumpu un viņa 22 seksuālās uzmākšanās apsūdzības kā nākamo ASV prezidentu. Viņam palīdzēja Elons Musks un $250 miljonu. Tagad, kamēr prezidents Trumps paraksta rīkojums izbeigt daudzveidības, līdztiesības un iekļaušanas principus un iesaka ideju izsūtīt visus palestīniešus ārpus valsts un ierīkot rezortus Gazas joslā, prezidents Musks atbrīvo valdību no neliederībām, izmantojot savu Department of Government Efficiency vai DOGE. Viņiem jau ir izdevies apstādināt USAID, kas finansē 14% no visas pasaules ārvalstu ziedojumiem, un tagad viņi grib pārvaldīt visas Amerikas maksājumu sistēmu. Šito visu dara cilvēks, kurš pirms pāris dienām saņēma $400 miljonu līgumu ar ASV valdību par bruņotu cybertraku iegādi. Un ja kas, šitie ir tie cilvēki, kas ar viņu strādā. 20 kaut kādi gadnieki, kas palīdz pasaules bagātākajiem cilvēkam iznīcināt ASV institūcijas. Bet labi, kāda atšķirība? Lai Amerika tur deg, mums taču viss būs kārtībā, viņi tāli ir. Vienīgais tas, ka tā kā lielākā sabiedrotā armija un mums blakus ir tāds liels tupšs un izsalcis kaimiņš. Un šobrīd viņi ir reāli vienīgie, kas var palīdzēt. Ukrainai ir 800,000 karavīru. Krievijai ir 1,1 miljonus karavīru. Nākamajai lielākajai Eiropas armijai, Francijā, ir 270,000 karavīru. Mums Latvijā 6,200. Un tieši tāpēc Ukraina ļoti cenšas ar Ameriku sadarboties. Viņi ir gatavi atdot pusi no redzami elementu izrakumiem Ukrainā ar apmaiņu pret militāru palīdzību. Vispār šis darījums jau bija gatavs decembrī, kad Baidens vēl bija prezidents. Bet Ukraina speciāli no tā atteicās, lai tagad to izpildītu un izpatiktu Trumpam. Ko Trumps? ASV piedāvāja līgumu ar 50% tiesībām uz šiem elementiem. Apmaiņā pret nekādām drošības garantijām. Kad to noraidīja Ukraina, Baltais nams to nosauca par tuvredzīgu rīcību. Bet baisākais ir tas, kā Trumps centīsies izrunāt mieru par Ukrainas teritoriju. Pagājušo nedēļu viņam bija 90 minūšu telefonzvans ar Putinu. Tas iet pretrunā ar visiem kara principiem par nerunāšanu ar pretinieku un tā tālāk. Un Zelenskis tika informēts tikai pēc zvana. Un šonedēļ būs tikšanās Saudi-Arābijā ar Putinu bez Ukrainas. Kāds jūta Molotov-Ribbentrop paktu? Man patiktu, ja tā atgrieztos, Trumps sacīja, atbildot uz žurnālistu jautājumu par Krievijas dalību G7. Viņš arī sacīja, ka Krievijas izslēgšana no šīs grupas bija kļūda. Vēl pa nedēļas nogali bija Minhenes drošības konference, kur arī notika interesantas lietas. Šeit arī notika tā tikšanās starp ASV un Ukrainu, kur Zelenskis noraidīja 50% līgumu, par ko tikko teicu. ASV šajās tikšanās reprezentēja J.D. Vance, viceprezidents, kurš arī runāja Minhenes drošības konferencē. We gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values shared with the United States of America. Divi teikumi par Ukrainu un Krieviju. 15 minūtes par runas brīvību, demokrātiskām vērtībām. Un ko tu, J.D., teici par 20. gada vēlēšanām? He is still saying he didn't lose the election. I would just ask that. Did he lose the 2020 election? Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation? That is a damning non-answer. It's a damning non-answer for you to not talk about censorship. Obviously, Donald Trump and I think that there were problems in 2020. Atgādināšu, kas notika dienā, kad Trumpam 22. gada 6. janvārī bija jāpamet Ovālais office. Pasaules lielākais galda spēļu festivāls! Tad neiet runa par demokrātisku vērtību saglabāšanu.
Te iet runa par sociopātisku miljardieru, neremdējamām varas un naudas slāpēm, nekas cits. Un vēl šonadēļ mums ir sagaidāms Vācijas vēlēšanas, kur jaunā trendīgā nacistu partija ir 2. vietā aptaujās. Un zini, kas viņu atbalstīja? So, I think there's, frankly, too much of a focus on past guilt, and we need to move beyond that. Children should not be guilty of the sins of their parents, or even let alone their parents, their great-grandparents, maybe even. And we should be optimistic and excited about a future for Germany. That's really my message, is be optimistic, excited, and preserve German culture and protect the German people. Strādnieku čoms Īlons ar savu ģimenes privāto dimanta raktuvi un 10 reizes vairāk naudu nekā Latvijas IKP. Nāc, kurš mums parūpēsies. Tas pats jau arī mūsu mājās notiek. Rīgas vēlēšana priekšgalā ir Latvija 1. vietā. Noteikti ne Šlesera personīgo interešu turpinātājs. Ir seriāli dzīvot šajā periodā. Brīvās pasaules lielvara sev atkārtoti ar āmuru sit pa olām, un fašisti pilnā lepnumā nāk atpakaļ. Liekas pilnīgi neiespējami iedomāties, kas būs pēc pāris gadiem, bet mums ir iespēja. Zelenskis to vairāk kārt teica savā runā Minhenes drošības konferencē. Let's be honest, now we can't rule out the possibility that America might say no to Europe on issues that threaten it. Many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army of Europe. This is 3 years of full-scale war have proven that we already have the foundation for a united European military force. And now, as we fight this war and lay the groundwork for peace and security, we must build the armed forces of Europe so that Europe's future depends only on Europeans. And decisions about Europe are made in Europe. Lielbritānija ir gatava sūtīt savus karavīrus uz Ukrainu, pieminot, ka tie kopā ar Eiropas karavīriem varētu veidot robežas zonu starp Ukrainas un Krievijas teritorijām. Trumps arī ir atļāvis Eiropas valstīm iegādāties Amerikas ieročus, kurus tālāk var nodot Ukrainai. Nekas vēl nav beidzies, un tāpēc ir jāturpina pievērst uzmanība, jārunā ar cilvēkiem, jālas par notiekošo, vai arī jāskatās video par to. Paldies, ka skatījāties man ik ceturkšņa ziņu raidījumu. Tiekās maijā!